Jens de Valka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čarnieks tautiet, Jens de Valka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Ты за меня придурка не держи. Sen esam tikušies aci pret aci, jeb kaut kā tā. Es ceru, tu esi noskatījies kādu no maniem iepriekš veidotiem video par Starptautisko valūtas fondu un eiro. Izsaki savus viedokļus komentos tajos video un jāridā. Tu zini, ko darīt. Bet parunājot nedaudz par dotā brīžu notikumiem. Medijos tika atcelts jautājums, wow, cik forši Latvija ir atdevusi Starptautiskajam valūtas fondam aizdevumu, ko viņi paņēma. Vai tiešām? Viss, ko es redzu, tā ir pārkreditēšana. Tas ir viņa atdeva vienam, kam bija parādā, izveidoja obligācijas un pārdeva tās obligācijas citiem. Respektīvi, tas parāds ir tagad tikai citu rokās. Ko Starptautiskais valūtas fonds no tā ieguva? Pirmām kārtām naudu, otrām kārtām politisku un ekonomisku ietekmi. Jo, ja jūs paskatīsieties video par Starptautiskā valūtas fonda aizdevumu, jūs sapratīsiet to ideoloģiju, kāpēc Latvija saņēma to aizdevumu. Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm a M80, you little like that Kim lady. I'm buzzing, dirty dozen, naughty rotten rhymer. Otrs, pa ko es gribēju parunāt, ir premjeras cer, ka opozīcija neizjauks eiro ieviešanas plānus. Neliekās, ka viņam ļoti interesētu, ko tauta runā un domā. Es uz cilvēku masu kopumā skatos kā pērtiķa mašīnas atslēgām. Pie tā, kas notiek, mēs visi esam vainīgi savā bezdarbībā. Tā kā tas, kad ir tikai tāda attieksme pret tautu, tas ir tikai normāli. Jo, ja tev būtu uzņēmums un viņā rastos kādas problēmas, tu nomaini vadību. Respektīvi, ja tautai rodās problēma valsts pārvaldē, viņi nomaina vadību. Ja vadības nomaiņa nestrādā, tad būtu jādomā par valsts pārvaldes mehānisma pārstrukturizēšanu, samainīšanu, izveidošanu, lai tā strādā efektīvāk. Latvijā mēs mainām mūsu kompānijas Latvija, kuras īpašnieki ir tauta, vadību, un tad tas direktors, kurš tiek nomainīts tagad jaunais, pasaka, zinat, man vienalga, ka jūs esat īpašnieki, bet es darīšu tā, kā es gribu. Nevienā kompānijā tas neiet cauri, bet par cik tas ir valsts mērogā, par cik tik daudz prāti, kuru balsis būtu jāsadzird, bet par cik viņas ir sašķeltas, tās netiek uzklausītas. Tas ir tikai normāli. Cilvēki nav pietiekoši pieauguši, lai pateiktu, jā, mana bezdarbība ir novedusi mūs visus pie šā. Un tad, kad cilvēki būs tik pieauguši, tad varbūt kaut kas mainīsies. Bet te es dzirdu pretargumentu, jā, bet ko es viens varu darīt? Un tad es pacelšu piemēru sekojošu. Iedomājieties, kādu laiku atpakaļ cilvēki bija tik truli un ticēja, ka pasauli ir plakana. Kurš teica, ka viņi ir apaļi, tika nodedzināts, tika izsmiets, veiktas dažādas sankcijas, cik gadi pagāja. Un tomēr mēs esam atzinuši to taisnību, kas nemainījās. Taisnība nav tikai tāda taisnība, ka vairākums viņai tic. Taisnība ir un paliek taisnība. Un pagāja ļoti daudz gadi, līdz mēs esam sākuši saprast, jā, pasauli ir apaļa. Nav kaut kur zemes mala, līdz kurai aizpeldot, tur nokritīs lejā. Some beer, I like drinking beer. Lovely, lovely beer. Mēs
paši esam vainīgi tajā visā, kas notiek, tikai tāpēc, ka mēs esam pasnieguši savus olas, savus pautus uz paplātes vēlēšanās cilvēkiem, kuri nepārstāv mūsu. Mans viedoklis eiro jau ir būtībā ieviests. Viss, ko mēs varam darīt, ir pasargāt sevi. Kā mēs varam pasargāt sevi? Te es nedaudz jūs izgaismošu tajā virzienā, kurā es pēdējā laikā cenšos skatīties, un tas jautājums, ko es centīšos pacelt savos nākošajos blogos, un tas ir sudrabs. Ja mēs esam pietiekoši pieauguši un saprotam, kad, un redzam un nedarbojamies uz emocijām un tā tālāk, bet ja mēs pieņemsim to faktu, kad jā, viņi dara visu, lai ieviestu eiro, tad mēs sapratīsim tā. Tas, ko mēs tagad varam darīt, ir pasargāt savu pirktspēju. Un pasargāt savu pirktspēju mēs varētu ar sudrabu. Cilvēki te teiks, bet man nav tādas naudas, lai pirktu zeltu, jeb sudrabu un tā tālāk. I like drinking beer. Lovely, lovely beer. Right there in front of you. Oh! You all right? Es domāju, kad jūs nodzerat aliņā un tusiņos notusējat vairāk naudas mēnesī, kā ja jūs nopirktu sudraba diltniekus 26. gada 925. prove. 9 grami sudraba maksā no 4,50 līdz 6 latiem. Es šaubos, vai vairākumam būtu grūti atrast 4,50, jeb 6 lati mēnesī. Neiedzert kādu aliņu, nepatusēt tik daudz, bet nopirkt sudrabu. Varbūt Ziemassvētki varētu būt tāds lielisks laiks, kad tā vietā, lai jūs dāvinātu dāvanas, kuru cilvēki nometīs malā jaunajā gadā, varbūt nopērkat sudrabu. Varbūt uzdāvināt saviem tuvajiem sudrabu, uzdāvināt sev sudrabu. Iespējams, tie cilvēki, kuriem jūs uzdāvināsiet sudrabu, jūs nesapratīs sākumā, bet visam būs savs laiks, visam būs sava nozīme. Jāpieņem ir fakts, ka eiro ir ieviests. Ko mēs varam darīt, ir pasargāt sevi. Vēl, kam es vēlos pievērst uzmanību, ir Džonijs Torpeida niks. Diezgan labs materiāls liek. Bija vēl kaut kāds kanāls, no galvas neatcerēšos, bet arī tas links iespējams tiks ielikts apakšbiksēs. Ķīmiskās trases. Es tiešām ieteiktu jums paskatīties, un iespējams tuvākajā laikā es arī izveidošu kaut kādu materiālu par to. Vēl piebildi, ko es gribu pie šitā vloga pacelt, ir pēdējā laikā mani cilvēki jautājuši, kāds ir mērķis tam, ko tu dari? Un mērķi man būtībā konkrēta nav. Es eju pēc sajūtām, es daru to, kas man patīk. Tas, ko es vēlos izdarīt, ir izveidot platformu, lai cilvēki būtu ieinteresēti, lai viņi būtu ieintereģēti izglītoties, lai viņi iegūtu zināšanas pamatos par tām lietām, kas šobrīd notiek, lai var izveidot dialogu. Jo runāt par atomenerģiju ar suni, es domāju, ka tas, jūs saprotat, tas nevainagosies ar īpašu, teiksim, tā rezultātu. Ja cilvēks nezina, pa ko tu runā, un viņš domā, ka viņš domā, tad tur visticamāk nekas nesanāks. А сейчас прям дышать в квартирах-то нельзя дышать. Куда сейчас пойдете-то? Я пойду вон. Один в брюки, Ага, и куда? потом пойду к теще. Un vairākums tādu cilvēku ir. Vairākums cilvēku ir pērtiķi ar mašīnas atslēgām, kas domā, ka viņi domā, jo viņi nosēž visu dienu pie masmēdījiem, kas būtībā viņus kā Pavlova suņus trenē. Tā kā neesat Pavlova suņi, cenšaties zināt nedaudz vairāk, paskatieties nedaudz tālāk. Neesat emocionāli tajās lietās. Ieslēdzat kritisko domāšanu. Tas ir viss, ko es vēlos panākt. Viss, ko es gribu, lai tu arī sāc domāt, un tu paliec par
par tu, nevis par kopiju. Par šito runājot, es gribētu pateikt lielu paldies Ingusam, .i, kurš ir publiskojis dziesmu, kas saucās Būt par sevi. Es dzīvoju, es elpoju šos brīžus, man nav variantu daudz, mana vienīgā izēja ir būt par sevi, jo man nav nekā cita priekš tevis, mana vienīgā izēja ir būt par sevi. Arī tās linkus ielikšu apakšbiksēs, jo tā ir tiešām lieliska dziesma, kas mani ļoti iedvesmoja. Un varbūt tā arī kādam no jums liks aizdomāties. Tā kā tas no manis dotajā brīdī arī viss. Jens Devalk, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čau! You were born an original, don't die a copy. So many people do that. They go through their lives thinking the norm in society is the only possible perception of reality. And because the majority appear to believe it, therefore by definition it must be true.